Arī Madonas novadā pasniegts Latvijas valsts apbalvojums – barikāžu piemiņas zīmes. Šim apbalvojumam nav šķiru un kategoriju, tā uzsverot visu dalībnieku vienlīdz svarīgo ieguldījumu Latvijas valstiskuma aizstāvēšanā. Lai saņemtu godam nopelnītu apbalvojumu, Madonas kultūras nama zālē pulcējās ap 200 vīru un sievu, viņu ģimenes. Patiesa aizkustinājums mirdzēja nobriedušu vīru acīs, atceroties notikumus teju pirms 20 gadiem. Toreiz mēs braucām patriotismu vārdā. Kā jūs domājat, kā šodien ir ar to patriotismu? Varbūt vecāku gadu cilvēkiem ir, bet jaunatnē tā diezgan paslikti. Cenšas cilvēki. Varbūt vairāk stāstīt par mūsu vēsturi, kā mēs tur braucām uz tām barikādēm. Bija iemesls, kāpēc mums tas viss bija jādara, jābrauc uz turieni. Svinīgā sarīkojuma gaitā Latvijas pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunslēnis aicināja ticēt savai valstī un būt pārliecinātiem, ka reiz tā izveidosies par tādu valsti, kādu to loloja 91. gada barikādes. Tie nav tie mērķi, tie nav tie ideāli, ar kādiem tautas frontes laikos Latvija tika cerēta atjaunot un kā latviešu tautai dzīvot. Ja? Šodien no tā visa ir, mēs paši saprotam, ko es tur daļas skaļi runāšu. Katrā ziņā Latvijai mūsu senči šo Latviju dibināja kā valsti, vispirms jau latviešu tautai. Ja? Tātad pamatnācija ir primārās tiesības, un visiem pāriem ir jāpakļaujās latviešu tautas vēlmēm, viņas tradīcijām, dzīvesveidai, kultūram un visam pāriem, ar ko mēs ar to saprotam, vai ne? Bet šodien ir iznācis tā, ka mēs esam aizmirsuši runāt par okupācijas, kolonizācijas sekām. Es domāju, ka katrs latvietis, tas, kas bija uz barikādēm, viņš ir pelnījis to apbalvojumu. Ja tāds ir piešķirts, tad arī es nedomāju, ka viņam tas pienākās, vienkārši tas tā ir iedibinājis kā tradīcija, lai tā paliek kā vēsturiskā piemiņa. Ja? Kā ir jauniešos ar to patriotismu tagad? Man liekas, ka diezgan paslikti ir. Nav darba, viss kaut kas paši ziniet, kā ir. Un kā jūs domājat? Es domāju, jaunieši gudri, jūs saprotu. Es domāju, ka veco jau par mērķi veco sauc. Gan izdzīvos, nav ko uztraukties. Izdzīvot, viņi izdzīvos, jā, par to es neuztraucos, vai ne? Viņiem ir jāizdzīvo. Bet vai viņi būs tādi paši, kā mēs bijām, kas tam barikādiem braucam un dzīvojam tur, vai ne? Tāds noskaņas nav vairs. Nav tāds noskaņojums bērniem tagad, kas agrāk. Par to jau viņi interesējas, vai tā būs vai nebūs. Kā jūs domājat, kā būs ar to noskaņojumu turpmāk? Mums pašiem? Jā. Ja vajadzētu brauktu, bet vai mūs tā baros, kad baroja tad? Kas jūs baroja? Cilvēki. Nāca Krievu tautības vīrs vai dievi nespējam apēst. Man Krievija radīja. Māsas puika no Ukrainas puses taisies braukt uz Rīgu. Rīgu aizstāvēt taisījās. Tā ka tur visi vienādi bija. Tur nebija ne krievi, ne latvieši, visi vienādi. Neskatoties uz sabiedrībā valdošo viedokļu dažādību, bija vīri un sievas, kas saņemot piemiņas zīmi, ar lepnumu pateicās vārdos gods kalpot Latvijai un, ja vajadzētu, uz barikādēm dotos atkal.